9. Uzzini šīs dienas aktualitātes, bet vēlāk skaties raidījumu par pagājušās diennakts karstākajiem notikumiem Degpunktā. 19:38 minūtes raidījums Tautas balss kopā ar jums, un tagad visi mazie pie televizora ekrāniem, jo sadarbībā Tautas balss ar Tirdzniecības centru Mols mēs baidām mošķus visus prom kopā ar jūsu zīmējumiem, mazie bērni, un arī ar jūsu mākslas darbiem. Jā, Elīte? Jā, un lūk, šādu zīmējumu mums ir atsūtījusi Alīna. Ļoti skaists zīmējums. Tas ir ne tikai zīmējums, tur ir pat, varētu teikt, veidots. Jā, Alīna, un rekur viņai ir 9 gadi, jā? Viņa mācās 3. klasē, bet rekur raganiņu ir darinājusi Ulvis kopā ar savu mammu. Mēs ar mammu uztaisījām raganu. Rekur, cik smuku viņi izskatās, redz, tā taču nav ragana, tā ir īsta tumšmate, jā? Jā, un lūk arī Gustava zīmējums. Jā. Ar nelielu vampīriņu malā. Vēl viens zīmējums, ja? Vēl viens zīmējums, rekur viņš ir, un rekur, redz kāds viņš. Deivids Šulcs mums ir atsūtījis šādu te zīmējumu. Nu, gan redz, viņš arī otrā pusē. Jā, skatītāji, jūs visus bērnu zīmējumus varat atskatīt Tirdzniecības centra Mols jauno mākslinieku galerijā un 30. oktobrī, kas ir tātad piekdien, lielajā iepirkšanās naktī varēsiet ne tikai arī apskatīt zīmējumus, ne tikai iepirkties, bet arī dažādās atrakcijās piedalīties. Ik viens Mola apmeklētājs varēs izdarīt patiešām labu darbu, un zin, kas tas ir? Palīdzēt saviem līdzcilvēkiem ziedojot asinis valsts asins donoru centra rīkotajā akcijā. Tālūk arī varēsim darīt labu. Un arī tirdziņš būs. Tirdziņš būs, un arī visus skatītājus priecēs Latvijas Zelta talanti 2009 labākie dalībnieki. Un par Galaktiko karti, jā? Jā, tas ir īpaši jāpastāsta. Protams, šajā naktī mēs uzzināsim arī to laimīgo, kurš vinnējis 1000 latu dāvanu karti. Zelta Galaktiko dāvanu karti. Tik tā lūdzu par Tirdzniecības centru Mols, bet nu mums ir